Mani bērni, Roberta un Emīlija. Es izstāstīšu jums kādu nākamo stāstu jums, tāpat arī ikvienam citam bērnam un pieaugušajam, kas sadzirdēs šodien, šovakar, šeit un tagad. Kādā vakarā brālītis un māsiņa, katrs pie sava galda, kaut ko čakli un ļoti cītīgi zīmēja. Viņi zīmēja un zīmēja ļoti daudzas savas domas un iespaidus, ko bija guvuši ilgākā laika posmā. Viņi ņēma lapu pēc lapas un tās piepildīja ar brīnum skaistiem vēstījumiem. Līdz kamēr notika, ka tieši tajā vakarā gan brālītis, gan māsiņa jautāja, vai ir vēl kāda lapa, un izrādījās, ka tieši to vakar viņi bija piepildījuši katru brīvo lapu ar savām domām. Tad pienāca klāt bērniņa tētis un mamma un jautāja: mīļie, par ko jūs esat tā noraizējušies, kas ir noticis? Un bērniņi cits pēc cita stāstīja: mēs veidojām savas domas, tās liekot uz papīra. Mēs veidojām to, ko redzējām un dzirdējām agrākās dienās un pat daudzās dienās atpakaļ, un arī šajā dienā. Bet mums pietrūka tā, kas parasti līdz šim nav pietrūcis. Pietrūka vietas, lai pateiktu to visu, kas sakrājies uz sirds. Un tā kā bija pienākusi tā dienas daļa, kurā bērniem jau jāgatavojās čučēt, tad tētis sacīja: mani mīļie, ir kas jums padomā, tieši priekš jums, priekš mūsu ģimenītes. Un tētis sacīja: vēl es zinu, ka jums ir jāiztīra zobiņi, jāsakārto savas gultiņas, jānoliek vietā tas, ko es arī jums palīdzēšu, proti sakārtot istabiņas. Un tad es vēlos ar jums parunāties un pastāstīt jums kādu vakara stāstu. Un kad tas viss bija noticis, tad tētis un mamma apsēdās gultas maliņā un, uzlūkojot savus bērniņus, sacīja: mani mīļie, tētis sacīja, un mamma, lūkojoties bērnu acīs, klusiņām piebalsoja: es jūs ļoti mīlu, tētis sacīja, un arī mamma, samīļojot bērniņus, apkampa viņus un teica: tētis, kā solīja, ir zināms arī darījis to. Viņš pastāstīs jums kādu stāstu. Un tētis tajā vakarā sacīja, stāstot to, kam tieši šajā dienā bērni bija gājuši cauri. Viņš stāstīja par brālīti un māsiņu, kuru sirdis bija pārpilnas ar kādām atmiņām, ar kādām ļoti dažādām, daudzveidīgām, gan priekpilnām, gan arī netik priecīgām, dažādām atmiņām. Un bērni tās zīmēja ļoti cītīgi, ļoti cītīgi. Un kad tas viss tappa, pienāca brītiņš, kad bija jāiet čučēt. Un lūkojoties bērnu acīs, varēja redzēt, ka lai arī viņi bija priecīgi par to, ka redz savu tēti un mammu vaigā, tomēr kaut kas viņu sirsniņām pietrūka. Tas bija tas, ko viņi paši gribēja pasacīt, un viņi to gribēja pateikt no visas savas sirds. Viņi tajā vakarā bija izlēmuši, ka to vēlas pasacīt rakstītā veidā, ar zīmējumu palīdzību. Taču toreiz pietrūka, kur to darīt. Bet tik, cik viņi varēja, tik viņi arī uzzīmēja. Un tētis turpināja šo stāstu un sacīja: mani mīļie, katrā dienā mēs paveicam to, cik mēs spējam, un nevienmēr notiek tā,
kā mēs plānojam un gribam. Taču, ja mēs esam izdarījuši to, ko varējām, pielikdami labākās savas tās dienas pūles un spējas un iespējas, izmantojot, tad ir labi. Jo tas, ko mēs izdarījām šodien, būs ar labu turpinājumu arī kādā nākamajā un daudzās citās nākamajās dienās. Bērniņi klausījās, bet tomēr bija ar vienu mazliet noskumuši, jo viņi taču gribēja šodien paveikt pašu labāko. Arī tētis piegāja klāt katram no saviem bērniem, viņus samīļoja un sacēja: ir labi. Tiešām ir labi. Jūs taču centāties. Jūs paveicāt labāko, un tās daudzās domas, ko jūs uzzīmējāt, es gribu tās redzēt, un es zinu, ka arī mamma grib tās redzēt. Jūsu domas, jūsu sajūtas, jūsu atmiņas, un arī es gribu dalīties ar jums tajās, gan tajā, ko jūs zināt, gan tajā, ko jūs sajūtāt, bet nezinājāt, kā to ar saviem vārdiem aprakstīt, tā kā tas notika laikā, kad jūs bijāt pavisam maziņi, vai arī tajos diennakts brīžos, kad jūs čučējāt manās rokās. Ir šādu ļoti daudz atmiņu, kas sakrājušās arī manā sirdī, un es vēlos dienu no dienas, vakaros un rītos, dažādos laikos ar jums par to runāt, un es zinu un jūtu, ka jūsu sirds to arī jūt, ka es jūs mīlu, tāpat kā jūsu mamma. Un tā mīlestība, ar kuru mīlu es un mēs, tā nāk no radītāja. Mīlestība, kura jūt jūs un citus cilvēkus kā savējos. Mīlestība, kas nešķiro cilvēkus. Mīlestība, kurā svešu bērnu nav. Es esmu jūsu tētis, un šajā stāstā, kad esmu jums pateicis to, ko pateicu, es gribu, mani bērni, lai tad, kad jūs dzirdat šo, ko esmu teicis, lai arī jūs viens otru samīļojat tā, kā agrāk es jūs samīļoju, kad vēl jūs redzēju vaigā, kad jūs dzirdēju un kad jūs redzējāt un dzirdējāt mani. Ir daudzi bērni šai pasaulē, kuri pat nav redzējuši savu tēti vai mammu vaigā. Šis stāsts ir veltīts arī viņiem, lai viņu sirdīm būtu siltāki šajā pasaulē. Es gribu, lai bērni jūs zinātu, ka es jūs meklēju. Es no visas savas sirds un dvēseles jūs katru dienu meklēju. Arī šeit un tagad, kad stāstu šo stāstu, kas vēl nav pat izdomāts, stāsts, kurš top šobrīd runājot, es jūs meklēju un ilgojos jūs redzēt vaigā. Es ilgojos kā senās dienās ar jums parunāties un dzirdēt jūs arī klusumā. Un arī tādos brīžos, kad mēs katrs viens otram runādami citu sadzirdētu, kad viens runā un citi klausās, un tad arī otrādi, kad citi runā un arī tas viens klausās. Tā mēs agrāk spējām un pratām dalīties mīlestībā no sirds uz sirdi, viens otru sajūtot, sadzirdot. Un arī šajā dienā un vakarā, lai kurā brīdī jūs šo klausītos, es gribu, lai jūs zināt, es esmu jūsu tētis, un es pielieku un pielikšu visas pūles, lai līdzīgi kā tajā stāstā par zīmējumu, kurā bērniņi uzzīmēja savas domas, savas atmiņas, savas ilgas, tā arī es katrā dienā daru kādus redzamus un arī netik ļoti pamanāmus darbus, meklējot jūs. Es gribu, lai jūs, mani bērni, un ik viens bērns šajā pasaulē, kuru zīmējums nav piepildīts tikai ar
prieku, mieru un tām ilgām, kas ir saistītas ar tuvajiem, ko viņi redz ikdienā, es gribu, lai ik viens bērniņš atcerās, ka mums ir tētis, debesu tēvs, un ka ir šajā pasaulē cilvēki, kas nelieks šo viņa mīlestību arī citiem. Mani bērni, jūs esat mani bērni un Dieva bērni pāri visam, un mani jūsu tētim svešu bērnu nav. To es esmu jau teicis un saku laiku pa laikam atkal un atkal. Es jūs meklēju, es jūs mīlu, un arī es veidoju kādu zīmējumu katru dienu. Lai jums mierīgs šis vakars, lai mierīgs rīts, diena vai nakts. Es esmu ceļā, kurā mēs satiksimies un samīļosim viens otru, redzēdami viens otru vaigā. Mīlu jūs.